Labrīt, mani sauc Anastāsija Kuratēva, es esmu no Rīgas 71. vidusskolas no 7. B klases. Un šodien es jums pastāstīšu latviešu tautas pasaku, kā vīrs domu domāja. Reiz, kad dzīvoja ļoti bagāts velns, arī dzīvoja ļoti nabadzīgs vīrs. Viņām ģimene pat nebija ko ēst. Un vīrs pēc laika nolēma, vajag prasīt naudu no velna. Bet velns deva naudu tikai ar noteikumiem, vajag jāatstāt zem koka 3 dienas un 3 naktis. Nu, vīrs pēc saules rieta gāja mežā un sāk stāvēt, bet pusnakti vīrs aizsnaužas. Bet velns ar klātu: cilvēku, tu guli? Nē, velns, domu domāju. Kādu domu tu domā? Kā pasaule vairāk līku koku nekā taisnu koku. Nu, velns mēra visus līkus un visus taisnus kokus. Un vīram ir taisnība. Otro nakti atkal vīrs aizsnaužas. Un velnam ir jautājums: cilvēku, vai tagad tu guli? Ne, domu domāju. Kādu domu tu domā? Ka pasaule vairāk ūdeni nekā sauszemes. Nu, velns skaitīja visus ezerus, visus jūras un okeānus. Un atkal vīram taisnība. Uz 3. nakti uz jautājumu: cilvēku tu guli? Atkal nē, es domu domāju. Nu, kādu domu tu domā? Ka pasaule vairāk kalnainas zemes nekā taisnes. Un atkal vīram taisnība. Nu, velns deva vīram ļoti daudz naudas. Bet, lai paskatītu, cik vīram ir naudas, vajag sieku, bet viņam tā nav. Un viņš prasīja no kaimiņiem sieku. Nu, vīrs pārskatīja, cik viņam bija naudas, un atdeva sieku kaimiņam. Bet, kad atdeva, neredzēja, ka siekas dibena pielipa zelta gabals. Un kaimiņam bija jautājums, kur ir nabadzīgām vīram tik daudz naudas? Nu, vīrs pastāsta, ka viņš prasīja naudu no velna, bet nesasta par noteikumiem un par aizsnaušanos. Bet kaimiņš bija ļoti bagāts, bet mantkarīgs. Nu, viņš arī prasīja naudu no velna. Nu, velns deva tādus pašos noteikumos, vajag jāatstāt zem koka 3 dienas un 3 naktis. Nu, kaimiņš sāk stāvēt un aizsnaužas. Un pusnakti velns ir klāt: cilvēku, tu guli? Jā, velns, es esmu aizsnaudies. Bet velnam šo tikpat patika, ka viņš aizņēma šādu kaimiņu dvēseli. Tagad būs dzīves stāsts. Mana ģimene ir ļoti grūti bija iesākt remontu. Bet vasara brīvlaikā mēs sākam. Nu, bet man ir brīvlaiks, es gribu izgulēties. Nu, pēkšņi man modina vecmāmiņa ar vārdiem: Asi, ej pastaigāties ar sunīti. Nu, es pamodos un sāku meklēt savu sunīti, bet viņa nekur nav. Viena roka man bija telefons, lai piezvanītu mammai, otru es uzvilku apavus un izskrēju uz ielas. Pa ceļu es satiku kaimiņu. Viņš saka, ka redzēja mani sunīti pie dzelzceļa. Bet tagad tajā paša momentā mana mamma izskrēja no darba. Un viņa iet pa celiņu pie mājas, un priekšā mans sunītis, tik priecīgs, neko nenojaušot. Redzēja mammu, apstājas. Bet mamma tajā paša momentā paņēma sunīti uz rokas un mājas. Bet cik nervas bija izturētas, bet sunītis arī tagad ir mājas. Un tagad anekdota. Brauc 2 vilcienā vadītāja vilciena. Un viens otram saka: Tu zini meiteni Mariannu? Ne, bet kas? Ai, nekas, jau pabraucam. Paldies par uzmanību.